Viens no vēsturiski senākajiem florbola derbijiem, jeb tā sauktais Vidzemes derbijs, kad pie Kocēnu Rūbenes viesojās Cēsu Lekrings. Daudzus gadus neviena komanda nav kritusi ārā, un tagad tāda situācija notiek, un visi atrasinās pašā regulārās sezonas izskaņā. Ērenbots prasa diagonāli Beķers, viņš to arī saņem. Pret Beķeri Dūmiņš labi izkārto sev metienu Bruno Beķers, bet Roberts Trepšs ir uzdevuma augstumos. 4 mačos pēc kārtas viņam pa vienam punktiņam. Vairāk nevāca, bet savu vienu punktu ievāc gan. Ar lielu regularitāti. Vēl vienreiz Roberts Trepšs ir uzdevuma augstumos. Domāju, ka diezgan bieži varētu sanākt tā, ka Fogelim būs jānodrošina aizsardzība, kad Celms pieslēgsies uzbrukumam, jo tomēr šis trio Matisons Celms Keiš ir ļoti produktīvi, un te viņi arī noorganizē vārtu guvumu. Celms nebūtu no aizsarga pozīcijas, izdara piespēli gara vārtiem, un Ingars Matisons cīņas 12. minūtē met bumbu vārtos. Ar to tagad tieši Matīsam ir garākā aktuālā sērija. Lekrings uzreiz mēģina atgūties, un to arī izdara. Miķels Koknes Rops tikko par viņu teica, ka katrā spēlē viņš vienu punktiņu ievāc, un arī šodien nebūs izņēmums. Arī Emīls Eglīts dzīvojies savainojumā. Personiski iemeslu dēļ netiek uz spēli Roberts Zande. Tā vien izstāsta, ka šoreiz nebūs tik liels pārsvars kādai no komandām pēc 20 nospēlētām minūtēm. Aktīvi Lekrings uziet virsū, un bumba ir. Bumba nav. Bumba ir vārtos, bet vārtu gums netiek ieskaitīts no gaisa. Olafs Zvīnis skaisti pārspēja Robertu Trepšu. Hugo pavisam nesen tika pie savu pirmā vārtu guma virslīgā ar tālu metienu. Atzīmējoties lielvārdē Švarskovs labi apspēlēja Ritvaru Bērziņu, iesāk uzbrukumu un labā pozīcijā garām vārtiem aizmet Olafs Zvīnis. Un Roberts Trepšs ļoti aktīvi kā aizsargs darbojās, dodās ārā no vārtiem, lai pēc iespējas ātrāk atdod bumbu partneriem. Vēl 20 sekundes vairākums vārds priekšā, pilnīgi brīvs, Celms netrāpa pa bumbu. Un Beķers jau ar bumbu pa tālu. Bruno palaiž bumbu, bet tā paliek viņam pie nūjas. Bruno krīt, sagaida pret sevi noteikumu pārkāpumu, un kurš tur iespēja? Viens iespēja jau pēc svilpas. Vai nu Zemels vai Beķers, bet viens novicināja kāju un iespēja, un sarkanā kartīte. Sarkanā kartīte Bruno Beķerim. Viņam šī spēle beigusies. Zemels. Vēlreiz Matisons nevar uzreiz Ingars izdarīt metienu. Šī maiņa arī tikko jau nospēlēt 2 minūtes bez atpūtas vairākumā, un te vēl viena sadarbība Matīs Celms, Ingars Matisons. Ingars no tuvas distances met bumbu vārtos. Rūbene atjauno pārsvaru šajā spēlē 2-1. Bruno Beķers vairs nevarēs spēlēt. Tagad jau tā pozīcija krietni reālāk Emīlam Dzalbam nekā pirmā perioda izskaņā, kad Emīlam bija jākļūst par aizsargu. Te jāmet bumbu vārtos Šūmanim, kādā veidā Roberts Trepšs glābi savu komandu. Un jau Zilberts uzsāk ātru uzbrukumu. Celms otrā malā Jēkabs Keišs seko piespēle. Jēkabs kā nākas neaizsniedzās līdz bumbai. Piespiedu. Te Rīsmanis, ekstra piespēle, Rops negūs 2 vārtus šovakar vēl joprojām. 5 spēles pēc kārtas, viņam tieši 1 punktiņš. Un to viņš jau, un kas te ir? Rikošets, bumba pie Trepša, nē, nav bumba pie Trepša. Dušķa no krasta līdz krastam, bet beigās līdz metienam netiek un jāapspēj atgriezties aizsardzībā, bet viņš to neizdara, un šoreiz jaunības trakums liek samaksāt ar 3. zaudētajiem vārtiem. 1-3 no Lekringa pozīcijām, Mainieki panāk 3-1. Gaidām Rūbene sekmīgi tiek ar šīm problēmām galā, bet neprecīzi pārta piespēle Švarskovs. Piespēle uz vārtu priekšu, un Emīls Dzalps. Emīls Dzalps no tuvas distances gūst vārtus un samazina deficītu līdz minimumam. Var teikt, ka paši atved tomēr vārtus rūbenieši. Arī rūbenieši nav tādi sevišķi aktīvi uz atbalstīšanu. Jā, ir bungas, bet balsis netiek liktas lietā, bet lietā tiek likts rezultatīvs metiens, ātra pārēja no aizsardzības uzbrukumā. Un pārmaiņas pēc nevis Celms ar Matisonu noorganizē vārtu gumu, bet
rezultīvu piespēli izdara Jēkabs Keišs un Kārlis Bitmans ir tas, kas met bumbu vārtos. Muižnieks apspēlē Fogelu metiens un tagad gan no vārtu konstrukcijas bumba atstāja laukumu. Pirmais pie neitrālās bumbas ir Miķels Koknesis-Rops, kurš piespēlē Artūram Jurševskim. Un mums atkal ir vienu vārtu spēle, kad līdz pamatlaika beigām ir 4 minūtes un 43 sekundes. Celms met, Pūdums atsit un saglabā savu komandu cīņā par punktiem. Rīsmans, Zvīnis, Muižnieks, Zvīnis, Rīsmans un uz vārtu priekšu Jurševskim. Bumba kaut kur iestrēgst. Muižnieks, 5 sekundes. Pūriņam neļauj izdarīt metienu, un tas ir arī viss. Keišs met bumbu vārtos. Bumba lido vārtos, bet laiks jau labu laiku, kā bija beidzies. Līdz ar to vārgums nebūs. Spēle ir beigusies. Rubena ir izcīnījuši 4-3 uzvaru. Rubena ir kļuvusi par šīs sezonas regulārās sezonas uzvarētāju.